Darba kārtībā likumprojekts grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā, pirmais lasījums, Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā referents Kaspars Briškens. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, esmu pagodināts ziņot gan Tautsaimniecības komisijas vārdā, gan deputātu iesniedzēju grupas vārdā. Grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā primāri paredz divus galvenos punktus. Tas ir dējēju vistu turēšanas sprostos, tā skaitā kombinētajās sistēmās ir aizliegta. Tas ir viens punkts. Un otrs punkts ir, ka šīs likums pēc būtības stājās spēkā 2032. gada 1. janvārī, tādējādi dodot nozarei apmēram 6,5 gadus, lai pārkārtotos. Un tā atšķirība no likumprojekta, līdzīga likumprojekta, kas jau ir bijis Saeimas darba kārtībā, ir tas, ka iepriekš bija 30. gads, tagad ir 32. gads. Tautsaimniecības komisija 27. maijā izskatot un gatavojot šo likumprojektu, 4 deputāti atbalstīja likumprojektu, 6 atturējās un 2 nepiedalījās. Bet ir viens būtisks fakts, kas ir mainījies kopš šī likumprojekta izskatīšanas komisijā. 5. jūnijā pagājušā nedēļā Latvijas apvienotā putnkopības nozares asociācija un dzīvnieku aizsardzības organizācija Dzīvnieku brīvība parakstīja sadarbības memorandu. Un šis memorands paredz pakāpenisku atteikšanos no dējēju vistu turēšanas sprostos, aicinot aizliegt dējēju vistu turēšanas sprostos Latvijā un nosakot pārejas periodu līdz 32. gada 1. janvārim, attiecīgi identiskam termiņam, kā piedāvātajā likumprojektā, ja tiek nodrošināti atbilstoši atbalsta mehānismi nozares transformācijai. Savukārt, ja šāds atbalsts nav pieejams, un šī likumprojekta tālākā izskatīšanas gaitā būtu jārunā par šiem atbalsta mehānismiem, tad šāds pārejas periods būtu līdz 2035. gada 1. janvārim. Kopumā šāda veida dējēju vistu turēšanas sprostos aizliegumiem ir ievērojams sabiedrības atbalsts. Iniciatīvu brīvību vistām ir parakstījuši vairāk nekā 32,000 Latvijas iedzīvotāji. To atbalsta olu ražošanas nozares asociācija, ko es tikko jau pieminēju, un faktiski visas vadošās dabas un dzīvnieku aizsardzības organizācijas Latvijā. Arī lielākie uzņēmumi – Baltikovo, Alūksnes putnu ferma, kas kopumā kontrolē apmēram 95% olu ražošanas Latvijā, arī publiski ir apņēmušies atteikties no sprostiem līdz 2028. 29. gadam. Tad faktiski šī likumprojekta grūdienis ir nepieciešams šiem atlikušajiem nozares dalībniekiem, viņu pārkārtošanās atbalstam un, protams, arī visiem tiem arī starptautiskiem uzņēmējiem, kas plāno šajā nozarē investēt Latvijā, ņemot vērā eksporta veiksmes stāstu, kas ir Baltikovo un Alūksnes putnu fermai. Likumprojektam ir pievienots arī pētījums, ekonomiskā analīze par dējēju vistu sprostu aizliegumu ietekmi Latvijā. Es nocitēšu pāris tos galvenos secinājumus, kas mazliet iezīmē arī nozares kontekstu. Latvija ar olu un olu produktu neto eksportētāja ar ļoti augstu pašpietiekamību un ieņem 2. vietu pasaulē uz olu eksporta apjomu uz vienu iedzīvotāju. Tie ir 2024. gada dati. Sabiedrības vairums gan Eiropā, gan Latvijā ir pret dējēju vistu turēšanas sprostos. Arī Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde rekomendē no šīs prakses atteikties, kas ir svarīgi. Apmēram 85% mazumtirgotāju Latvijā un 90% Eiropā, kas ir, protams, mūsu primārais eksporta tirgus, jau ir vai nu atteikušies no sprostu olām vai plāno šo pārēju pabeigt līdz šī gada beigām. Olu ražošana Latvijā ir augsti koncentrēta, ir šie 2 flagmaņi, Baltikovo, kas sastāv apmēram 80% no nozares kopapjoma, un Alūksnes putnu ferma apmēram 15 līdz 17%. Un, protams, lielāko daļu savas produkcijas viņi eksportē. Abi šie lielie spēlētāji, reaģējot uz pieprasījumu izmaiņām šajos pašos Eiropas tirgos, jau būtiski investē pārējā uz bezsprostu sistēmām. Baltikovo gadījumā tās ir investīcijas vairāk nekā 100 miljonu eiro apjomā. Pagājušajā nedēļā, tieši vakar Baltikovo Iecavā atklāja 120 miljonus vērtu olu ražošanas kompleksu, kas pilnībā pielāgots ārpus sprostu turēšanas principiem. Līdz ar to šeit jau iezīmējās tas, ka mūsu nozare jau efektīvi pārkārtojās. Daudz no šiem uzņēmumiem ir spējīgi piesaistīt arī starptautisku kapitālu. Līdz ar to mums ir jāatrod veids ar likuma spēku un ar mūsu rīcībā pieejamiem atbalsta instrumentiem, lai arī pārējos tirgus dalībniekus motivētu atteikties no šīm sprostu ražošanas sistēmām. Kas ir svarīgi?
ja runājam tieši par atbalsta mehānismiem, un es domāju, ka tālāk strādājot ar šo likuma projektu, noteikti būtu iespēja runāt par dažādiem šāda veida atbalsta instrumentiem. Tā skaitā domājot arī par jauno Eiropas Savienības daudzgadu budžetu, kur Zemkopības ministrijai, kā nozares atbildīgai institūcijai, ir iespējas šajā plānošanas periodā piešķirt papildus atbalstu. Bet jau šobrīd gan atbalsts kredītprocentu sekšanai, gan kapitāla atlaides lieliem ieguldījumiem, Eiropas Savienības jau esošo fondu līdzekļi, Altum aizdevuma programma kapitāla atlaidi, jau viss tas šobrīd ir pieejams, un kopumā arī šajā pētījumā ir aplēsts, ka tās transformācijas izmaksas varētu būt šiem 6% nozares kapacitātes apmēram 10 līdz 15 miljonu apmērā. Šis patiešām ir stāsts par politisko gribu. Es mēģinu iezīmēt šī likuma projekta pamatojumu. Briškena kungs, tas ir komisijas viedoklis. Es jau tāpēc sākumā minēju, es runāju komisijas vārdā, ieskicējot argumentus, kas izskanēja komisijā. Jūs vēlaties un vienlaiks arī diskutēt, ziņoju, tad jums ir jāpiesakās debatēs. Briškena kungs, ja jūs... Labi, kolēģi, tālāk. Lai izstāstītu arī otrs apsvērums. Komisijas darbā, protams, piedalījās gan Lauksaimniecības organizācijas sadarbības padome, Zemnieku saima, arī olu nozares pārstāvi, Baltika Ovo pārstāvi. Mēs dzirdējām argumentus no visām pusēm. Jā, protams, atsevišķiem nozares spēlētājiem bija zināma skepse par nepieciešamu šāda veida prasības ietvert likumā. Es pieņemu, ka deputātus, kas atturējās attiecībā uz šo likuma projektu, iespējams pārliecināja šie argumenti. Bet tāpēc es sākumā akcentēju, ka papildus tam, kas izskanēja komisijā, ir nācis klāt arī šis memorands, kas ir parakstīts starp Dzīvnieku brīvību un nozares asociāciju, kur tomēr asociācija nepārprotami, pārstāvot visus solu ražotājus, nepārprotami signalizē, ka tas šāda veida aizliegums ir atbalstāms. Un, protams, rēķinās ar to, ka valsts identificēs instrumentus, lai varētu transformēties. Un arī par šo mēs komisijā, protams, diskutējām, kas ir šie nepieciešamie atbalsta instrumenti, lai palīdzētu arī šiem mazajiem ražotājiem. Arī tiem ražotājiem, kas mēģina... Briškena kungs, jums ir jārunā komisijas vārdā un jāmin tie argumenti, kas tika minēti komisijā. Gan no otras puses, kas ir izskanējis debatēs. Labi, kolēģi. Jūs varat pieteikties debatēs, ja jūs vēlaties minēt savus personīgos argumentus. Jā. Deputātu grupas vārdā es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā, turpināt darbu arī pie šiem kompensācijas mehānismiem. Komisija viņu noraidīja. Vienu sekundīti. Briškena kungs, jūs pārkāpjat Saeimas kārtības rulli, jo jums ir jāpauž viedoklis tikai un vienīgi komisijas vārdā. Un personīgo viedokļu jūs varat paust, piesakoties debatēs. Komisija šo likumprojektu noraidīja. Es mēģināju atspoguļot argumentus no abām pusēm. Kolēģi, tātad uzsākam debates. Vārds debatēs deputātam Jānim Grasbergam. Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, es arī domājot par šo likumprojektu ideju, es atbalstu to, ka mums ir jāiet projām no šiem sprostiem, bet vairāk par to, kādēļ es nevaru atbalstīt šo likumprojektu, vairāk dēļ tās kārtības, kā mēs to darām. Tas, ko mēs redzam arī šo SKDS pētījumu un visu, ka 56% no iedzīvotājiem saka, ka labprāt aizliegtu šo vistu turēšanas prostos, tad tam ir jāatspoguļojās balsojumā ar maku veikalu plauktā. Un tā tas notiek. Tā ir piedāvājumu un pieprasījumu. Principā tas nosaka šo būtību, vai uzņēmējs ražos vai neražos šādā veidā. Un ar likumu noteikt ražošanas veidu kā tādu, manuprāt, nav īsti pareizi. Ja, ka pareizāk būtu, ka to regulē tirgus. Un, ja mēs paskatāmies šīs tendences, kas šobrīd jau notiek, tad es saku, ka tas ir tikai laika jautājums, ka nozare aizies projām no sprostiem, bet katrs savā ātrumā, katrs no iesaistītajiem spēlētājiem. Un mums tas ir jāņem vērā. Un arī šobrīd, jā, daudzas veikalu ķēdes ir pateikušas, mēs atsakāmies tirgot šīs sprostos dētās olas. Bet kas notiek tajā brīdī, kad ir iztrūkums? Šīs pašas ķēdes sāk atkal tirgot šos sprostos dētās olas, jo ir iztrūkums. Jo
mums jāapskatās nedaudz arī tādā pieredzē, kas notiek, kad ir pēkšņs pieprasījums pēc kādiem no produktiem, viņi trūkst, ja, degviela. Mēs redzam, kā skrien augšā cenas. Mēs piedzīvojām to ar griķiem. Griķiem cenas uzskrēja pa 50, 100, pat 200%, tāpēc, ka bija iztrūkums. Un tajā brīdī, ja mēs izņemam vienu segmentu un nevaram viņu nodrošināt, tas nozīmē, ka iedzīvotājiem būs stipri jāpārmaksā par to produktu, kurš jau ir, bet ka mēs viņu aizliedzam. Un arī tas, ka mēs šobrīd aizliedzam Latvijā ražot, bet tai pašā laikā mums ir jāpaskatās, ko dara mūsu apkārtējie kaimiņi, sevišķi lielie kaimiņi. Šodien Polijā 70% no ražotajām olām ir tieši sprostos dētās olas. Viņi neveido šo te pārslēgšanos tik strauji kā Latvija, to ir jau izdarījusi. Jo lielie spēlētāji Latvijā, jā, visi, kas būvē jaunas fermas, visi būvē šīs te atvērtās tipa fermas, jā, un principā es nezinu nevienu gadījumu pēdējo 5 gadu laikā, ka kāds būtu būvējis sprostos dētās olas. Tas nozīmē, ka tas jau pats notiks par sevi. Un kādēļ arī šis likumprojekts noraidīts ir Tautsaimniecības komisijā, es domāju, šie ir tie apsvērumi, ka tam procesam ir jānotiek dabīgi, nepiespiesti. Ja? Un tā ir tāda brīvība izvēlēties. Un es gribu teikt arī lielu paldies šīm organizācijām, kas aizstāv šīs te vistas, ja, lai viņas brīvāk varētu justies un to visu, jo tādā veidā tiek pievērsta uzmanība sabiedrībai. Es domāju, vēl pāris gadus atpakaļ lielākā daļa cilvēki, ja paprasa, nezināja, ko nozīmē šie te cipariņi uz olām virsū, ja, kas ir rakstīti. Šobrīd jau tādā veidā ar šīm akcijām izglītojot jau zina, un cilvēks sāk skatīties, ko viņš izvēlās. Un tāpēc šie 56%, kas saka, ka vajag aizliegt, tad var droši iet veikalā un izvēlēties šīs olas, jo cena jau atšķirās. Tā ir tā lielākā lieta. Un ja mēs kaut ko aizliedzam un kaut kas nonāk deficītā, tad cena ceļās ļoti būtiski uz augšu. Un mēs varam nonākt tādā situācijā, ka mums tajos brīžos, kad ir iztrūkums, tad mums ir jālūdz no Polijas vest iekšā šīs olas, ja, kas būs sprostos tāpat tās dētas, lai nodrošinātu, lai nebūtu šī deficīta. Tāpēc, manuprāt, šis galīgi nav pareizs veids, kā rīkoties, atbalstot šo likumprojektu. Tāpēc es arī pats atturēšos un aicinu arī jūs atturēties šajā te balsojumā. Un patiešām, jā, ka šī te konkurence, kas ir, un pats tirgus kā tāds, sakārtos šo te nozari kā tādu, un iespējams, kad uz šo te pašu 32. vai 35. gadu vienkārši šīs olas vairs nebūs veikalu plauktos, jo mēs viņus vienkārši nepirksim. Un tā ir pareiza lieta kārtība, kad pieprasījums diktē piedāvājumu. Un tā tam būtu jābūt, un mums politiski nav šeit jāiejaucās. Un jānosaka ar likumu, kā uzņēmējiem ražot. Uzņēmēji paši redz, kāds ir pieprasījums, un to arī ražo. Tāpēc es aicinu, tāpat kā es to darīšu, atturēties un neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies! Vārds deputātam Armandam Krauzem. Jā, kolēģi, laikam jau jāsāk ar to, ka es personīgi, un es domāju, ka lielākais vairums no mums, protams, atbalsta to, ka vistas netiek turētas sprostos. Un šobrīd mēs to vislabāk varam izdarīt pērkot olas no tām saimniecībām un no tām kompānijām, arī lielām, kuras ražo olas no vistām, kuras netiek turētas sprostos, kuras ir brīvā turēšanā. Es varu pateikt, ka es personīgi pērku laukos no cilvēkiem, kur es zinu, ka tas vistiņas skraida pa pagalmu, ja? Viņas arī uzkāp uz mēslu čups, arī aiziet parokās pa krūmiem. Tās ir tās pareizās olas. Bet jāsaka tā, ka man liekas, arī sabiedrība kopumā un tas, kas ir bijis, aptaujas dažādas ir SKDS aptaujas bijušas. Absolūti lielākā daļa sabiedrības arī uzskata, ka vistām nav jābūt sprostos. Un te sākās nākošā daļa. Ja mēs paskatāmies uz nozari, tad ir 2 lieli uzņēmumi. Un tad ir kaut kādi vidējie un daudz mazie.
Tad divi lielie uzņēmumi, kas tiešām sastāv absolūti lielāko daļu no nozares, tātad Baltikovo un Alūksnes putnu fabrika, viņi jau šobrīd pāriet uz bezsprostu turēšanu. Baltikovo ir vairāk kā 50% jau pārgājuši, un tur savs vists varbūt ar šo jauno investīciju būs vēl vairāk, jau, ko tagad minēja, ka vakar bija atklāšana. Un Alūksnes putnu fabrika jau ir pārgājusi starp 70 un 80% no visām vistām tiek turētas brīvā turēšanā, bez sprostiem. Tas nozīmē, ka nozare pati iet. Visi mazie ražotāji, kas pārdod nelielos daudzumos, kuriem varbūt ir 500 000 vai 2000 vists, arī tā ir bezsprostu turēšana. Tas, ko jūs aizbrauciet uz tirdziņiem un pērciet ostā, ir bezsprostu turēšana. Tātad faktiski palikuši kaut kādas vidējās dažas saimniecības. Un tāpēc, piemēram, es nesaprotu, kāpēc ir vajadzīgs šāds grūdienis, likumdošanas grūdienis, kas faktiski veido birokrātiju, kas būs kaut kādas kontrols, tagad uzliek pienākums, ja pati nozare pāriet. Un, ja runā par lieliem uzņēmumiem, viņiem vienkārši ir jāpāriet, jo, ko ir pateikuši lielveikali? Lielveikali nepirks un netirgos olas, kuras ir turētas sprostos. Nozare pati sakārtojās, un te ir tas, kas man liekas, ka šajā brīdī, ja es tā skatos, tā ir tāda kampaņa, kas ir daļēja, man liekas, saistīta ar politiku. Un ļoti labi mūsu kolēģi progresīvie to izmanto savā priekšvēlēšana laikā. Notiek tātad nevalstiskās organizācijas, kas atbalsta tātad vistu brīvo turēšanu un ir pret sprostiem, veido akciju, un tā pašā laikā arī progresīvie uzreiz pieslēdzās, parādās likumprojekts Saeimā. Viņi kopā tur iet ārā pie viņiem. Te jautājums, vai vispār šī nav slēgta tā kampaņa? Varbūt, ka te Knābam vajadzētu papētīt. Es domāju, ka to finansējumu, ko tagad iet rādios konto, vajag pieskaitīt progresīvo kampaņai. Jo tagad parunāsim vēl par nozari. Ja mēs, piemēram, aizliedzām, pieņemsim, ka likums tiek pieņemts un aizliedzām, kas notiek tālāk? Tālāk veikalu plauktos būs olas, kuras tiek ievestas no trešām valstīm. Ja jūs aiziet un paskatīties uz šīs kastītes virsū, kas tur ir rakstīts? Tur ir rakstīts, ka olas ir ražotas no vistām, kuras tiek turētas Eiropas Savienībā neatbilstošiem labturības standartiem. Tas ir maziņiem burtiņiem uzrakstīts. Izlasiet uzmanīgi tas kastītes, kas ir tur. Tas nozīmē, ka veikala plauktā ir olas, kas faktiski no vistām, kuras padomi laiku būros, mazos būros, kur vispār tas nekādiem standartiem neatbilst. Viņas ir turpat blakus. Viņas maksā cik? €90 lētākās olas laikam. Cik maksā tās, kas mums tiek pārdotas 3,50, pat €4 ir pāri. Ja? Tad iedomājieties, kāda cenas starpība. Ja mēs paskatāmies, kuras olas pērk, mums pat zemo cenu grozā ir šīs trešo valstu olas. Un tāpēc man liekas, ka tas nav pareizi. Ja mēs pieņemam šādu aizliegumu, tad lūdzu arī pieņemam aizliegumu tirgot šīs olas, kas ir ievestas no trešām valstīm, arī Eiropas Savienībā no citām valstīm, kuras ir būros turētas. Tā nedrīkst būt, ka mēs graujam savus uzņēmumus. Un tas, ko es vēl gribu teikt, arī Briškēna kungs pieminēja kaut ko par memorandu. Jūs izlasiet to memorandu, kas ir parakstīts. Tas memorands neatbilst šim likuma projektam. Es vēl šorīt sazvanījos ar asociāciju, un asociācija teica, nē, memorandā ir citi gada skaitļi, un tur ir savādāk kaut kas pateikts, nevis tā kā šajā likuma projektā. Ja to asociācija apstiprina, tad klausieties, vēl atkal publiskā telpā parādās, memorands un visi piekrīt. Jā, nozara piekrīt konceptuāli, bet ir milzīgas atšķirības, kas ir rakstīts uz tā papīra. Un tāpēc es gribu teikt, ka es tiešām neatbalstu, un šis jāskata arī tas, ka šī kampaņa, kas ir publiskā telpā, viņa ir liela kampaņa, koordinēta, viņas starp citu koordinēta no starptautiskām dažādām organizācijām, kas atbalsta nedzīvnieku proteīnu barību. Tas arī jāņem vērā. Jūs paskatieties, kas ir kampaņas šīs te finansētāji. Tās tiešām ir lielas multinacionālas kompānijas, kuras runā par nedzīvnieku izcelsmes proteīnu, kuras vēlās ielausties tirgū. Tāpēc es domāju, ka vajadzētu papētīt, kas ir dzīvnieku brīvībai apakšā, kāda sponsora un kā tas viss saistās kopā ar politiku. Un viena lieta, ko es vēl gribētu minēt, man liekas, ka tomēr komisijā nolēma šo likumprojektu neatbalstīt. Un tāpēc es aicinātu Tautsaimniecības komisiju rūpīgi pārdomāt, vai par ziņotājiem mēs deleģējam
tādus deputātus, kuri faktiski nepauž komisijas viedokli. Viņi šeit pauž personīgo viedokli, un tas ir pretrunā kārtības rullim. Un faktiski Briškenkungs šobrīd pārkāpa Saeimas kārtības rulli. Pārkāpa tāpēc, ka viņš pauda personīgo viedokli, nevis to, ko bija deputāti komisijā lēmuši un kā deputāti bija balsojuši. Tāpēc es visu šo saliekot kopā vēlreiz padomājam par saviem ražotājiem, atbalstam tos, kas tiešām iet šai virzienā, pārkārtos savu ražošanu, pērkam olas no Latvijas vietējiem ražotājiem, nepērkam tas olas, kas no trešām valstīm, un noraidām šo likumprojektu šodien. Paldies! Vārds deputātei Jānai Simonovskai. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, šodien mēs jau runājām par dzīvniekiem. Un dzīvnieki ir dzīves būtnes. Un līdz ar to mūsu uzdevums arī tiem dzīvniekiem, par kuriem mēs rūpējamies un kurus mēs arī izmantojam, mēs nodrošinām tomēr tādus apstākļus, kas atbilst viņu sugas vajadzībām un neveicina nevajadzīgas ciešanas. Un es vēlreiz gribu atsaukties uz vācu filozofu Kantu, kurš ir teicis, ka nežēlība pret dzīvniekiem ir pretrunā ar mūsu pienākumu pašiem pret sevi. Un ja mēs gribam empātisku un līdzjūtīgu sabiedrību, tad tomēr mums ir jādomā, vai tās metodes, kā mēs uzturam dzīvniekus, atbilst mūsdienīgas sabiedrības izpratnē. Latvija pirms Otrā pasaules kara bija ļoti moderna valsts. Un Latvija apsteidza daudzas kaimiņu valsts, tieši pateicoties tam, ka drosmīgi izvēlējās ceļu uz mūsdienīgumu. Un tas, ko mēs atkal šeit dzirdam, nepārtrauktu tādu žēlošanos par to, kāpēc mēs nevaram turpināt pa vecam un kāpēc mums ir kaut kas jāmaina. Un man liekas, ka Latvija iegūtu daudz vairāk, ja mēs tomēr skatītos nākotnē un skatītos, kas ir tās nākotnes attīstības iespējas. Tas, ko mēs arī dzirdējām, daudz uzņēmumu jau Latvijā paši ir pārgājuši atteikušies no sprostiem. Un tad ir jautājums, vai likums ir vajadzīgs, ja jau uzņēmumi to dara paši. Un es arī zinu, runāt ar uzņēmējiem, protams, nevienam uzņēmējiem vispār nepatīk, ja likums kaut ko nosaka. Viņi visu grib noteikt paši, un tas ir arī saprotami. Bet es gribu teikt, ka likums ir arī vēstījums. Tas ir skaidrs un gaišs vēstījums, ko Saeima nodod uzņēmējiem. Jo tad mēs runājam ar uzņēmējiem, viņi arī mums teiks, ka jā, bet šis ir atļauts. Līdz ar to nosakot skaidru aizliegumu nākotnē visu audzēšanai sprostos, mēs darām zinām uzņēmējiem tajā brīdī, kad viņi plāno investīcijas, kurā virzienā doties. Un pie tam, kā mēs jau dzirdējām, daudz uzņēmēji to jau ir izdarījuši. Un skaidrs, ka arī pārkārtošanās prasa laiku. Un tieši tāpēc tajā priekšlikumā bija ietverts pārejas posms, kas ir ļoti svarīgs, lai uzņēmums varētu piemēroties. Bet, manuprāt, mūsu pienākums ir uzņēmumiem skaidri un gaiši pateikt, uz kuru pusi mēs virzamies un ko viņu nākotnē varētu sagaidīt. Līdz ar to es domāju, šis ir mūsdienīgs priekšlikums un pārtrauksim žēloties, bet drīzāk skatīsimies, kā mēs varam palīdzēt Latvijai attīstīties par mūsdienīgu valsti. Paldies! Vārds deputātam Jānim Eglītam. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, ar šo likumprojektu putnkopības nozare tiek apmānīta. Apmānīta divreiz, jo pirmā lieta ir tā, ka no šīs tribīnes skanēja nepatiesība par to, ka putnkopības nozare pauž tādu pat atbalstu, kā es sadzirdēju no Briškena kunga. Tā nav. Putnkopības nozare ir parakstījusi šo memorandu, kurā viņa atkal ir apmānīta, jo memorands paredz divus scenārijus. Pirmajā scenārijā tiek paredzēts atbalsts šai pārējai
finansiāls, kurš šobrīd likumā neparādās. Var lasīt kaut vai no sākuma līdz beigām, bet tur nav par finansiālu atbalstu. Un otra lieta, kad gadījumā, ja nav paredzēts atbalsts, tad ir pavisam citi gadaskaitļi. Brīškāna kungs, jūs taču to zinat. Un paša putnkopības uzņēmuma uzskata, ka līdz 35. gadam ir iespējams atteikties no sprostu sistēmām, ja valsts budžetā tiek paredzēts atbalsts, vistu novietņu rekonstrukcijai un finansējums zaudējumu kompensācijai, jo dažas no tām arī pieminētām šīm te lielajiem ražotājiem tikko kā ir pabeiguši kombinētās sprostu sistēmas investīcijas. Ir jāsaka, ka šai kompensācijai ir jābūt taisnīgai, jo šodien investējot 10 miljonu eiro modernas visām Eiropas Savienības labturības prasībām atbilstošas kombinēto sistēmu vistu novietnes ir uzbūvēts tieši pēdējos gados. Un ņemot vērā šo iekārtu amortizācijas laiku, 25 līdz 30 gadi, ir nepieciešami finanšu resursu zaudējumu kompensācijai. Kolēģi, ar to ir jāsāk. Bez pilnvērtīga sociāla-ekonomiskā izvērtējuma šobrīd fiskālo ietekmu uz valsts budžetu nemaz noteikti nav iespējams. Es vēlos vērst uzmanību uz to, ka jau šodien Latvijā mazāk par 50% dējēju visu tiek turēts sprostos. Salīdzinājumam Polijā tie ir 67%, un, lai būtu skaidrība, sprostu aizliegums ir tikai dažās nelielās Eiropas Savienības valstīs, kas produkciju ražo nelielos apjomos un neeksportē uz citām valstīm. Es vēlos īpaši uzsvērt, un tam ir būtiska nozīme, ka putnkopība ir vienīgā lauksaimniecības nozara Latvijā, kurai šobrīd nav nekādi tiešmaksājumi, bet, kas ir būtiski, tās produktivitāte ir augstāka par Eiropas Savienības vidējo. Un tas nozīmē, ka ar šo priekšlikumu faktiski tiek piedāvāts likvidēt mazos vidējos uzņēmumus, kuriem nebūs finansējuma. Un runājot, tika minēts par Altu un par vēl dažādām programmām, tie ir meli, šīs programmas ir pieejamas visiem, un tas nav specifisks atbalsts putnkopības nozarei. Un tiem neatliks nekas cits, kā šos putnus vienkārši nogalināt. Kolēģi, katram no mums ir jāapzinās, ka šis ir emocionāls, bet sociāli-ekonomiski nepamatots lēmums. Un šāds aizliegums atstāja graujošu ietekmi uz ekonomiku, darba vietām, tiesisko paļāvību un samazina mūsu šobrīd konkurētspējīgo nozari. Ņemam vērā, ka vistu turēšana Eiropas Savienībā standartiem atbilstošajos uzlabotajos sprostos šobrīd atbilst visām spēkā esošām labturības prasībām. Bet, kas ir svarīgi, trešo valstu importu olas tiek dētas vecā tipa padomju laika sprostos, kas Eiropas Savienībā ir aizliegti, bet tirgū tie ir pieejami. Tiek apgalvots, ka Eiropā daļai valstu jau šāds aizliegums, bet netiek pateikts tas, ka šo prasību ieviešanas laiks bija 12 gadi, un Eiropas Savienība tam piešķīra finansējumu līdz pat 50% no nepieciešamām investīcijām. Latvijas gadījumā tas būtu 2038. gads un kompensācijas. Esmu pārliecināts, ka likums nav jāgroza pie šādiem nosacījumiem. Un paredzot šīs kompensācijas, tas būtu tikai taisnīgi un godīgi pret uzņēmējiem. Tāpat ir jārēķinās, ka šobrīd šis aizliegums nekādā veidā nesamazina šādu olu importu no citām valstīm, un ir jārēķinās ar negatīvām sekām ne tikai uz valsts budžetu, bet arī uz to, ka veikals plauktos arvien vairāk būs šīs neatbilstošās olas, un cilvēki ar zemākiem ienākumiem nebūs iespējams nopirkt kvalitatīvu programmu. Ļoti būtiski ir tas, ka šim lēmumam ir arī ļoti negatīva ietekme uz pašnodrošinājumu. Un, manuprāt, mūsu šā brīža ģeopolitiskos apstākļos tas ir pilnībā nav pieļaujams. Kolēģi, šis priekšlikums paredz nopietnu sitienu vēsturiskai nozarei, kas ir kontekstā arī
tā skaitā ar nelikumīgām darbībām, kas ir veiktas alūksnes putnu fermā. Es aicinu būt saprātīgiem un šo likuma projektu noraidīt, strādājot pie atbalsta mehānismiem. Šodien no šīs tribīnes es arī dzirdēju tādu tekstu, ka grozījumi nav atbalstīti tādēļ, ka ieklausījās nozarē. Kolēģi, šis ir tas brīdis, kad mēs varam parādīt, mēs ieklausāmies tajās nozarēs vai nē. Paldies! Vārds deputātei Ievai Brantei. Labdien, kolēģi! Es atbalstu šo soli, bet mēs nedrīkstam izlikties, ka ar šo jautājumu būs gana un viss būs atrisināts. Jo pēc būtības šis nav stāsts tikai par aizliegumu, un jautājums ir par to, vai mēs esam gatavi panākt reālu rezultātu. Kolēģi, es uzskatu, ka dzīvnieku labturība nav mazsvarīgs jautājums, un sabiedrības attieksme pret dzīvniekiem daudz pasaka arī par mūsu pašu vērtībām. Taču vienlaikus mums ir jābūt godīgiem arī pret sabiedrību, un pieņemot šo aizliegumu Latvijā, mēs neatrisināsim visu problēmu. Ja Eiropas Savienības līmenī sprostos dētu olu tirzniecība joprojām būs atļauta, tad šādas olas Latvijas veikalu plauktos var nonākt arī turpmāk no citām valstīm, un tāpēc šis nevar būt pēdējais solis. Ja mēs sakām, ka mums rūp dzīvnieku labturība, tad mums ir jādomā par to, kā panākt vienotus standartus Eiropā un kā nepieļaut situāciju, kur stingrākas prasības attiecas uz Latvijas ražotājiem, bet ne uz importēto produkciju. Es atbalstu šo virzienu, taču es aicinu neapstāties pie aizlieguma pieņemšanas vien, jo mums ir jādomā par to, kāds būs nākamais solis pēc šī balsojuma. Paldies! Vārds deputātam Kasparam Briškenam. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kolēģi, es zinu, ka visi ir noguruši un mēs iespējams viens otru vairs nedzirdam, bet es gribu atbildēt par atsevišķiem faktiem, ko es it kā uzsvēru jau ievadot šo likumprojektu, bet memoranda organizācijas aicina aizliegt dēļa izturēšanas prostos. Un patiešām, kā es jau vienreiz to uzsvēru, ir divi scenāriji. Nosaka pārejas periodu līdz 2032. gada 1. janvārim, kas precīzi sakrīt ar likumprojektā piedāvāto, pie nosacījuma, ka tiek nodrošināta atbilstoša atbalsta mehānismu nozares transformācijai. Es domāju, neviens no tiem, kas atbalsta šo likumprojektu, nav pretrunā ar šāda veida prasību. Tas gal galā arī komisijas darbā daudz ir izdiskutēts, tie potenciāli atbalsta mehānismi ir identificēti, visi piekrīt, lai kāds būtu pārējais periods, ir jābūt atbalstam, tā skaitā tiem, kuri ir investējuši kombinētos prostu tehnoloģijās. Dažas no kurām tāpat līdz 2030. gadam jau būs novecojušas un būs nomaināmas. Un tad ir šis otrs scenārijs. Ja šāds atbalsts nav pieejams, tad attiecīgi šāda veida prostu aizliegums stātos spēkā līdz 2035. gada 1. janvārim. Nekas neliedz tālākos šī likumprojekta lasījumos, tālākajos ielikt šāda veida priekšlikumus un uztaisīt šādu duālu pieeju. Bet pamat priekšlikums likumprojektā ir šis 32. gads, kurš, protams, implicē arī atbalstu tiem, kuriem nepieciešams šāds atbalsts. Kas ir svarīgi arī papildinot un precizējot to, ko Krauzes kungs minēja. Memoranda parakstītāji pirmkārt aicina neatļaut jaunas prostu novietņu būvniecību. Tātad tas būtu signāls arī tiem, kas šobrīd plāno investīcijas. Neinvestējiet šajās bezperspektīvajās tehnoloģijās. Investējiet tehnoloģijās, kuras nākotnē būs konkurētspējīgas. Otrs ir atbalstīt šāda veida sprosta aizliegumu visā Eiropas Savienībā. Protams, mēs esam integrēts tirgus, vienotais tirgus. Skaidrs, ka ir jāsūta signāls arī no Latvijas, kā to daudz citas dalībvalstis, kam šāda aizlieguma ir spēkā, ir darījuši, lai arī Eiropas līmenī par tādu runātu. Un trešais svarīgais akcents šeit ir ierobežot tādu olu importu, kur ražošanā netiek ievērot Eiropas Savienības dzīvnieku labturības standarti. Un tieši šādus elementus noteikti nākamajos lasījumos ir iespējams šajā likumprojektā iestrādāt, lai mums ir gan pārējais periods, gan, protams, mēs domājam, kā šāda veida
likumdošanas ierobežojums var strādāt Eiropas tirgū. Šādi sprostu aizliegumi jau ir vairākās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Austrija, Čehija, Vācija, Beļģija, Dānija, Slovēnija, Luksemburga. Vienlaikus ir vesela virkne dalībvalstu, kur šāda veida aizlieguma sasniegšanai nebija nepieciešams izmaiņas likumā. Zviedrija, piemēram, ir viena no pirmajām valstīm pasaulē, kurā vairs nav sprostu tehnoloģiju. Tāpēc, ka tur bija vienošanās starp ražotājiem, starp patērētājiem un arī nevalstisko sektoru. Zviedrijas dzīvnieku aizsardzības vēsture ir vairāk nekā 140 gadus gara, tieši dzīvnieku aizsardzības organizācija, un šīm visām pusēm sadarbojoties, viņi jau ir panākuši to, kas sprosta Zviedrijā vairs nav. Mūsu gadījumā šeit ir vajadzīga likumdošanas izmaiņa, lai pirmkārt tas būtu skaidrs signāls nozarei, gan tiem, kas pārkārtosies uz jaunām tehnoloģijām, gan tiem, kas plāno investēt šajā nozarē. Tas ir signāls investoriem saprast, ka ir bezperspektīvi investēt tehnoloģijās. Man būtu grūti arī iedomāties, kurš finansēs šādas investīcijas, ņemot vērā, ka patēriņa tirgus jau iet prom no 3. indeksa olām. Pie tam gan patērētāja līmenī, gan pārtikas rūpniecības vērtību ķēdē. Tas noteikti būtu skaidrs signāls arī mazumtirgotājiem. Latvijā jau šobrīd vairāk nekā 80% mazumtirgotāji nepārdod 3. indeksa olas. Vēl tiem 20 pārējiem pateikt skaidri, lūdzu, netirgojiet šāda veida produkciju. Tas vienlaikus ir arī signāls nozares ministrijai mobilizēt gan pieejamo, gan nākamajā Eiropas Savienības budžetā iespējamu dabūjamo finansējumu, lai palīdzētu nozarei pārkārtoties, lai mēs investētu tehnoloģijās, kas ir konkurētspējīgas. Un visbeidzot, atbalstojot to, ko Brantas kundze tikko minēja, tas patiešām ir arī svarīgs signāls Latvijas sabiedrībai, ka dzīvnieku labturība ir mūsu vērtība. Tā ir Eiropas vērtība, tā ir Latvijas vērtība. Un ar šādu likumprojektu mēs sasniedzam visus šos mērķus. Kas vēl svarīgi, Krausas kungs minēja par cenu izkliedi. Šķiet, Putras kungs arī un Grasberga kungs tam pieskārās. Šajā pētījumā, ko es atsaucos, un es viņu citēju tāpēc, ka viņš ir pielikts kā daļa no likumprojekta anotācijas. Tā ir daļa no likumprojekta pamatošanas. Šajā pētījumā, apsekojot veselu virkni Latvijas mazumtirdzniecības ķēžu veikalu, tika konstatēts, ka šī cenu izkliede vai cenu atšķirība starp lētākajām sprostu un kūcu olām ir ļoti neliela. Caurmērā mēs runājam par 50 centiem uz 5 centiem uz olu. To atšķirību galvenokārt nosaka nevis vistu turēšanas metode, bet citi faktori. Piemēram, veikala pozicionējums cenu spektrā. Ir veikali, kas orientējās uz mazturīgākiem patērētājiem, tur tās olas ir caurmērā lētākas, ir dārgāki veikali, ir dārgākas olas, bet cenu vistu turēšanas metode nav pirmais parametrs, pēc kā var noteikt kaut kādu būtisku cenu atšķirību. Kas ir arī svarīgi, arī šajā pētījumā tas ir analizēts, un to pierāda arī tas, ka gan starptautiskās bankas, gan investīciju fondi ir gatavi investēt šādās bezsprostu tehnoloģijās, ir tas, ka tās nodrošina ļoti konkurētspējīgu iekšējās peļņas normu investīcijām, jeb IRR. Līdz ar to arī augstāks potenciālās peļņas maržas procents tieši bezsprostu olām, un tas ir tāpēc, ka Eiropas Savienības tirgū pēc šādām olām ir augstāks pieprasījums. Un mēs ejam uz to, ka Eiropas Savienībā vispār vairs nebūs pieprasījumu pēc sprostu olām. Un tāpēc arī gan Baltika Ovo, finansējot šīs milzīgās 120 miljonu investīcijas, gan Alūksnes putnas ferma ir spējīgi piesaistīt kapitālu, tā skaitā starptautisku kapitālu šādām investīcijām, gan arī akciju un obligāciju emisijām finanšu tirgos, tāpēc, ka viņi investē perspektīvās konkurētspējīgās tehnoloģijās. Un vēlreiz, ja mēs šādu likumprojektu pieņemsim šodien pirmajā lasījumā, tālāk nākamajos lasījumos mēs varam viņu pilnveidot, mēs varam ielikt arī šāda veida alternatīvus scenārijus gadījumā, ja man negribās tam ticēt, bet ja Latvija nav spējīga mobilizēt to apjomu, lai eksportspējīgai nozarei palīdzētu pārkārtoties, tad par kādu industriālo politiku mēs vispār varam runāt. Bet drošības pēc var ielikt šādu duālu pieeju, kur ir garāks pārkārtošanās scenārijs, ja šiem uzņēmumiem šīs investīcijas nav pieejamas. Bet neaizmirstam arī par to, ka šeit mēs sūtam signālu sabiedrībai, mēs sūtam signālu mūsu Eiropas Savienības partneriem, mēs sūtam signālu investoriem. Manuprāt, šis ir lielisks līdzsvars gan starp dzīvnieku labturības apsvērumiem, gan viens mūsu eksportspējīgas nozars ilgtermiņa konkurētspējas aspektiem. Paldies, lūdzu atbalstiet šo likumprojektu. Kolēģi, ir pienācis laiks 15 minūšu pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Un turpinam izskatīt likumprojektu grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā.
Pirmais lasījums, un turpinam ar debatēm. Vārds debatēs deputātam Harijam Rokpelnim. Labvakariņ, cienījamie kolēģi, es gribētu teikt, draugi, biedri. Vēstījumam par cieņpilnu attieksmi pret dzīvniekiem un cilvēkiem vienmēr ir vieta un laiks. Bet nevajag jaukt vēstījumu ar likumu, jo likumam tomēr ir krietni nopietnāks spēks un nopietnākas sekas kā vēstījumam. Par likumiem runājot, maz ieskats vēsturē. Tā problēma ar pārmērīgu likumdošanas regulējumu sākās tajā laikā, kad bija cīņa par ūdeņu audzēšanas aizliegumu. Šodien mums dienas kārtībā ir jautājums par vistām, un, ja tā tas turpināsies, nākamās būs govis. Un pieminiet manus vārdus, ja šodien šo likumprojektu atbalstīs, tad pienāks diena, kad šajā namā cilvēkiem būs jābalso par aizliegumu jāt ar zirgiem. Aicinu neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies! Vārds deputātam Jānim Grasbergam otro reizi. Jā, kolēģi, paturpinot arī klausoties debatas, un šī ir saruna par cenu spektru un pētījumiem, kas ir šobrīd. Tas ir pie šī brīža situācijas, jo šobrīd, principā, tev ir jāpielāgojās kā ražotājam tam cenu spektram, kāds ir jau tagad. Ja? Un, ja mēs pastamies veikalu plauktā, tad mēs redzam šīs atšķirības no 1,90 līdz 3,90. Ja? Tas ir tas, kas šeit arī izskanēja, bet ja mēs kādu segmentu paņemam ārā, arī tas, kas jau vēl šeit izskanēja no tribīnas par to, ka mēs aizliedzam, piemēram, šo sprostos turēto olu tirzniecību kā tādu. Jo mēs redzam, kas notiek tagad. Ir veikalu ķēdes, kas ir apņēmušās, mēs netirgosim. Bet tajā brīdī, kad sāk trūkt, viņi tomēr sāk tirgot, jo pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, lai necelto šī cena. Un es vēlreiz atkārtoju, paskatieties statistiku, kas notika kaut vai ar griķiem. Tajā brīdī, kad viņi sāk trūkt, šīs cenas uzskrēja augšā ne tikai pa 50%, bet pa 300–400%, jo tirgū bija iztrūkums. Un mēs nevaram salīdzināt cenu spektru, kāds ir šodien, ar to, ka mēs kaut ko izņemsim ārā. Tur būs ļoti lielas atšķirības. Un, mēs varam teikt, ka jā, padomāsim par dzīvniekiem, par visām šīm lietām, bet mums ir jādomā arī par cilvēkiem. Un mums ir jāpadomā arī par tiem cilvēkiem, kas iet šodien veikalā un pērk tās olas par 1,90. Jā, ir forši, ka var atļauties pirkt dārgāks un skatīties. Mums ir ne tikai šīs brīvās turēšanas, mums ir ganība, viss mums ir bioloģiskās, mums ir dažādi šie spektri un tās cenas tā arī kāp uz augšu. Un tāpēc arī šī brīža statistika par to, ko pārdod veikalu ķēdes, ja, tad mēs redzam, ka tas ir no 30% tie, kas cenšas mazināt, līdz pat 50%, kas necenšas mazināt. Tas nozīmē, ka liela daļa cilvēku tomēr neskatās šo cipariņu, kas ir virsū uz olas, bet izvēlās olas pēc cenas. Ja, un tāpēc mums ir jāļauj nozarei pašai kārtoties un pārveidoties. Jo es arī kā pārtikas ražotājs esmu sapratis to, ka arī pārtika, cilvēka pirkšanas tendences un arī ēšanas tendences ir tāda modes lieta. Ja, un man kā ražotājiem ir jāsako šeit modē līdzi. Ja mēs redzam, ka cilvēki pamazām atsakās un sāk sekot šiem numuriņiem līdzi, kas ir uz olas, kā viņi tiek saražota, tad ražotājs skaidri seko šai modes tendencei. Un iespējams, līdz šim 32. vai 35. gadam vienkārši vairs nebūs neviena ražotāja, jo nebūs pieprasījuma. Un tā ir pareiza lietu kārtība, kad pieprasījums nosaka to, ko ražot. Nevis mēs ar likumu politiski iejaucamies un pasakam, jo arī šis piemērs, es atceros, tas bija saistībā ar biogāzēm, kad šiem fermeriem, kuriem pie fermas bija uzbūvēts biogāzes, principā, lai arī viņš gribēja nopirkt graudu kombainu, viņam banka nedeva kredītu, jo viņi teica, tu jau nezini, vai tev rītdien tas OIK maksājums būs vai nebūs. Ja, jo, ja tev viņa nav, tu bankrotē. Un līdz ar to arī šīm
ražotnēm, kas ir mazākas, ja, tad nosakot jau beigu termiņu, ka jūs varat ražot līdz 32. gadam, būs ļoti stipras grūtības paņemt šo te finansējumu. Arī kaut vai citām nesaistītām nozarēm. Jo zinu, ka tu būsi determinēts. Un tāpēc tas ir tāds ļoti liela lieta. Un tas, kas man šodien ļoti nepatika, ko es jau dzirdēju, šo te manipulāciju. Manipulāciju par civilu likumu grozījumiem, ja, ko mēs šodien aizlaidām uz komisiju, apsprinājām pirmajā lasījumā par to, ka dzīvnieks ir dzīva būtne. Jā, tas ir ļoti pareizi un atbalstām priekš mīļdzīvniekiem, bet es jau dzirdu šeit no tribīnas jau manipulāciju ar šo te civilu likumu, kuru attiecina uz ražojošiem dzīvniekiem. Manuprāt, tas nav pareizi. Tāpēc es aicinu juridiskās komisijas deputātus ļoti piedomāt, kad ejot cauri šim te likumprojektam, civilu likumu, ja, par to, ka mēs tomēr nodalam šos te ražojošos dzīvniekus no mīļdzīvniekiem, un, lai nebūtu šīs te manipulācijas. Jāsargā ir visi dzīvnieki, bet lai mēs izvairītos no manipulācijas, jo šī manipulācija pēc tam pārcelsies arī uz tiesas sēdēm. Tad, kad būs jārunā, jo ražošanas dzīvnieki ir jāvērtē naudā, ja, un mīļdzīvniekus mēs vērtējam emocijās. Tā kā es aicinu atturēties šajā likumprojektā un ļaut tirgumu pašam sevi sakārtot un cilvēkiem izdarīt šo izvēli veikalu plauktos. Paldies! Vārds deputātam Edgaram Putram. Ja kolēģi, vienmēr esmu paturējis prātā to, ko man reiz tēvs ir teicis, ka trakajiem tikai pa labu. Nevienmēr tas tā sanāk, bet šī gadījumā mēs skaidri redzam, ko līdz nozare kaut ko iebilst pret konkrētām dzīvnieku aizstāvu biedrībām, tā seko vai pēc laika seko kāds melnais terors, nomelnojuši kampaņa ar it kā iekļūšanu fermā, un kur tie apstākļi nesot tik labi, un tā tālāk. Bet, protams, es nezinu, kāpēc vajag pieņemt likumu, ja nozare pati pamazām uz to iet. Ja Briškana kungs arī stāsta, reku Baltika Ovā lielākais olu ražotājs Latvijā pakāpeniski investē un uz to iet. Kāpēc mums vēl atsevišķo likumu vajag? Nu, Nīckrastiem, lai tas mazais uzņēmums ar 50,000 apgrozījumu un nelielu darbinieku skaitu, lai viņš nebūtu vairāk tā ģimenes saimniecība vai kāds cits uzņēmums. Nu, nezinu. Briškana kungs šeit tribīnē nāk ar tādu enerģiju, ar tādu lidojumu. Man liekas, to enerģiju, ko jūs ieguldījāt savulaik šajos Daugavas pāļos, un ar to naudu jūs varējāt visas Latvijas vistas atbrīvot brīvībā, un ne tikai vistas. Es domāju, ka jūs varējāt arī visām slaucamām govīm nodrošināt klasisko pilno masāžu, klasiskās mūzikas pavadībā. Man liekas, jā, pēc šādas analoģijas es saprotu, ka man uz otro lasījumu būs jāiesniedz priekšlikums, kad slaucams govs ir aizliegts raustītais pupiem. Vārds deputātam Jānim Eglītam otro reizi. Jā, kolēģi, ļoti īsti tieši tā, kā jau tikko kā Putras kungs minēja, nozare jau šobrīd pati bez likuma projekta veic šo te pārēju. Mēs runājam par birokrātijas mazināšanu un vienlaikus mēs tā teikt nostiprinām to ar tādu likumu, kuram nav segumu. Arī pieminētais fakts par Eiropu joprojām ir tomēr puspatiesība, jo Eiropā šis te aizliegums nāca līdz ar finansiālu atbalstu jau sākumā un ar ļoti garu pārējais periodu. Kolēģi, šobrīd ir ļoti bezatbildīgi un ļoti nepareizi solīt atbalstu, kura nosacījumi mums vispār nav zināmi. Ja tiek pieminēti Eiropas Savienības šie līdzmaksājumi, tad šobrīd viņu nav vēl pagaidām, vēl diskusijas nav vispār pat pusē, lai varētu pateikt, ka tādi būs vai tādi nebūs. Tāpēc tie ir tādi lieli meli. Un vēlos atgādināt, ka pirms kāda laika diskusijās par kādas citas nozares aizliegumu es jau minēju, ka nākamās būs vistas, un toreiz tā visi teica, ka nē,
Mēs jau šobrīd tikai to vienu, bet tās pārējās nē. Kolēģi, pavisam nopietni. Pēc vistām nāks cūkas, un pēc cūkām ķersies klāt arī govīm. Es aicinu atturēties šajā balsojumā tādajādi paužot gan rūpes par dzīvnieku labturību, bet tomēr izturoties atbildīgi pret nozari. Jo, kā es jau minēju, šeit tika skandēts, ka nozare ir sadzirdēta. Paldies! Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai. Kolēģi, es gribu sākt ar to, ka tikko dzirdēju, ka pieprasījums nosaka tirgu visu. Nē, tā diemžēl nav. Arī piedāvājums ietekmē, ko mēs pērkam un ko mēs gribam pirkt. Jā, jo tirgus ekonomikā lielā mērā ir tas piedāvājums, kas diktē, kas tiek piedāvāts pircējiem, un to ietekmē valsts politika, labākas, modernākas tehnoloģijas un arī ētikas standarti pārtiks produktu ražošanā. Godīga tirdzniecība, dzīvnieku labbūtība, ētikas standarta veselība. Un es domāju, šis ir tieši tas gadījums, ka mums ir jārunā, ka mums šobrīd jau ir kaut kādā paredzamā nākotnē arī jāietekmē šā piedāvājuma veidošana. Un es brīnos par tiem ārkārtīgiem dramatizējumiem, kas notiks. Ir paredzēts ļoti samērīgs pārejas periods. 32. gads, tas var būt arī 35. gads, lai šie 10 gadi. Bet mēs zinām, uzklausījām Tautsaimniecības komisijā, ka tie sprosti, kas ir, patiesībā sakot, divām firmām šobrīd, ja, kas vēl tos intensīvi izmanto, jau lielie tirgus spēlētāji, kuriem ir 95%, jau pāriet uz bezsprostu tātad vistu turēšanas metodēm. Tātad 12 gados pamatā kaut kur nomainīt, iegādāt šie sprosti, pēc 20 gadiem tas ir normāls arī periods, ka tie ir jāmaina. Un tas ir ļoti labi, ja tirgus spēlētāji zinās, ka valsts politika ir, lai mēs virzītos uz šo ētisko ražošanu, pārtiks produktu ražošanu, kas attiec uz olām. Tā kā līdz ar to, es domāju, nav nekas dramatisks, nav nekas pārmērīgs. Tas ir iezīmēts ļoti pietiekams samērīgs laika periods. Un man vispār šķiet, ka mēs te tik daudz ko runājam, kaut gan paši arī deputāti saka, viņi tur pērk vai tikai brīvās turēšanas apstākļos dētas olas vai kūtīs dētas olas. Bet man liekas, ka paies gadu mēs nespēsim saprast, kā mēs varējām būt tādi mežoņi, ka mēs varējām tās visas turēt uz vienas A4 lapas, uz vienas kājas un vēl spiest, lai tās olas būtu arī tiktu izdētas. Tā kā es domāju, ka 32. gads iezīmēts kā periods, līdz kuram pārējais modernām tehnoloģijām ļoti samērīgs. Tirgumi dod skaidrs signāls, tirgus spēlētāji rēķinās, ka vai pašu iniciatīvu, vai arī sprosti būs jānomaina, tad viņi zinās, uz kādām metodēm ir jāpāriet. Tā kā es domāju, periods ir pietiekami ilgs, un ja vēl vajadzīgs kaut ko papildināt, to var ļoti samērīgi darīt arī 2. lasījumā un 3. lasījumā. Tā kā es noteikti atbalstu šo priekšlikumu, un es aicinu arī jūs atbalstīt, un tomēr pievērsīsimies, ka arī pārtiks ražošanā ir jānosaka piedāvājums, kas pāriet uz augstākām ētikas standartiem un modernākām tehnoloģijām. Aicinu atbalstīt. Paldies. Vārds deputātam Kasparam Briškanam 2. reizi. Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, es gribēju reflektēt to, ko Grasberga kungs teica par to, ka nevajag ar likumdošanu iejaukties perfekti funkcionējošos tirgus mehānismus, bet tomēr ekonomikas vēsture parāda, ka dažkārt gudra likumdošana var būt izcila industriālā politika. Un piemēri ļoti daudz. Šveicē 20. gadsimta sākumā, tad, kad Alberts Einsteins Bernē strādāja Šveices patentu birojā, Šveicē tajā laikā bija ārkārtīgi relaksēts patentu likums. Tāpēc, ka Šveice saprata, ka esot blakus Vācijai, kas jau tajā laikā aktīvi industrializējās, vienīgais veids, kā turēt līdzi, ir kā reverse inženierēt vācu tehnoloģijas. Un tagad mēs redzam, ka Šveices
joprojām industriālās konkurētspējas pamats, ir tehnoloģijas, kas radās tieši šajā laikā dēļ gudras, pārdomātas, viņu nozares sargājošas likumdošanas. Lielbritānijā bija sen pēc Napoleona kariem tie slavenie graudu likumi, kurus savulaik pieņēma aristokrātu šķira, kas kontrolēja lielāko daļu zemes teritoriju. Viņam nebija izdevīgi, ka Francija un citas valsts importē lētus graudus, jo viņi paši nodarbojās ar lauksaimniecību. Savukārt tas traucēja Lielbritānijai attīstīties tālākai pārstrādei, industrializācijai. Un tāpēc ļoti gudri mainot likumdošanu, Lielbritānija 19. gadsimta vidū šos bēdīgi slavenos graudu likumus atcēla. Un tas faktiski ir viens no galvenajiem grūdieniem Lielbritānijas līdzšinējai industriālajai attīstībai. Pat Hongkonga un Singapūra ir perfekti piemēri, kur šajā gadījumā ar nodokļu likumdošanu ir iespējams izveidot pilsētu valsti, kurā nodokļu stimuli motivē efekti izmantot šo ārkārtīgi ierobežoto zemes resursu. Un mēs redzam, kā ir attīstījušās šīs valstis tieši pateicoties gudrai likumdošanai. Man negribās varbūt šo konkrēto stāstu salīdzināt ar tik augsta kalibra vēsturiskiem piemēriem, bet kā tāds šis princips darbojās. Šajā gadījumā palīdzot nozarei ātrāk pārkārtoties, pavirzot nozari nākotnes tehnoloģiju virzienā, mēs stiprināsim šīs nozares konkurētspēju. Protams, lielie flagmaņi, Alūksne, Baltikovo, viņi paši jau to ir sapratuši. Viņi investē 100 miljonos jaunās ražotnēs, piesaista starptautisku kapitālu. Viņiem ir jāpierāda šāda veida, biznesa case vai biznesa plāns, lai viņi varētu atpelnīt šos ieguldītos līdzekļus. Palīdzam arī mazajiem. Jā, mazie ir vēsturiski ieinvestējuši sprostu un kombiju tehnoloģijās. Palīdzam, atrodam atbalsta programmas, lai arī viņus ieliktu tajā ilgtermiņa konkurētspējīgajā daļā. Un vienlaiks, protams, mēs varam nosignalizēt arī Latvijas sabiedrībā, ka dzīvnieku labturība ir mums svarīga vērtība. Es šeit neredzu pretrunu. Domājam, kā Šveice 20. gadsimta sākumā, domājam, kā Hongkonga, Singapūra, domājam, kā ar likumdošanu veidot gudru industriālo politiku. Nemēģinam sargāt aizejošas tehnoloģijas, piesakties ar to, ka tas ietekmēs cilvēks. Cilvēks daudz vairāk ietekmēs tas, ka nākotnē šīm nekonkurētspējīgām ražotnēm vairs nebūs noiet tirgu. Labāk šeit pielikt valsts atbalstu, valsts investīcijas, lai viņi ātrāk varētu transformēties ilgtermiņa, ilgtspējīgā tirgu. Paldies, lūdzu, apsveriet atbalstīt. Vārds deputātam Ingmāram Līdakam. Cienījamie kolēģi, divas lietas. Numur viens, es domāju, ka patiešām lielie uzņēmumi investīcijas plāno krietni garākā periodā nekā pāris gadi. Tas ir viens. Otrs, raugiet, kāpēc es nebalsošu par šo likuma projektu. Tāpēc, kad ir visnepiemērotākais laiks vērt vaļā dzīvnieku aizsardzības likumu. Vienmēr, kad ir vērts vaļā dzīvnieku aizsardzības likums priekšlikuma iesniegšanai, tur sagāžās viss iespējamais. Un kur nu vēl pirms vēlēšanām? Suņu astes, kaķu nāgi un kas tikai tur vien nesagāzīsies. Un līdz ar to es tiešām aicinu pagaidām, kad būs mierīgāks gaiss, veram varbūt vaļā, spriežam vēl. Šis nav īstais brīdis šim likumam. Jo gala beigās arī tie cilvēki, kuri nav pat govi dzīvi redzējuši, viņiem ir viedoklis par dzīvniekiem, un pie tam pa visiem. Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 27, atturas 16. Likumprojekts noraidīts.